Cilvēki šodien ir forša diena tukumā. Šodien ir saulīte, piekdiena, mēs brauc dzēnams iedaliet benzīnu, degvielu, būs, sanāks. Jā, mēs tagad braucam Šrimčuku, jo Ingus viņam vajag dažas lietiņas, pēc arī gribiet. Labi, tad sagaidīsim jūs, tad redzēsim jūs Šrimčukā. Mēs esam Rimčukā, esam jopikā. Paskatieties, sniegs jau sāk kust ārā reāli, kur viss ir slapš beidzot. Paldies, jā, sāk jau gustā. Cik grādi nes jāpaskatās? Kādi mīnus? Es pasīšos. Man ir tāds šis kaut kādi mīnus ar kaut ko bija. Tā, un ir -2. Opā, tad jau labi. Labi, ejam, kur tev paka vajag? Man uz to vajag. Labi, ejam. Tāda mēs tagad esam no Rimčuka, šitie nav mani tie ringusiņa, jo mēs tagad piedalājušām nofilmēt. Jā, ejam saikstabu, šajā foršajā pavasara dienā. Jā, pirmā foršā šī video kaut ir pavasarīgā dienā. Jā, šis var teikt pirmais video, kad, kur ir pavasars. Un, Rekur, ko mūsu klases biedri izdarīja. Paldies Mārkusam un Ričardam. Paldies viņiem. Jā. Ir apojis. Kas ar? Markus uz tā kalna ir apojis. Nezinu, bet viņi diezgan daudz ir runtuši. Viņš tikko lecis jūs nopietni. Ok, vismaz šīs kaut cik daudz kaut ko palīdz. Ok, sniegs nenāk iekšā salonā. Ingus bija to dziesmu dziedājis, man pielipa atvainojuši deki. Vai tas ir normāli, ka mēs braucam uz 40? Nē, nav. Ja kas ir pavasars, tāpēc es varu turēt logu vaļā. Ingus gangsters. Es nevaru. Man logs neatredz, kā beigās nevar. Jā, viņam netaisās līdz vaļam. Brauc! Bet, Brauc! Aizmugurē ir rinda, čuk bandīts. Cilvēki, ja jūs... Es atvainojos, ja tagad skatās tas čels, kurš brauc ar to Volkswagena busiņu, BMW vai Opel vai Volvo, es atvainojos, ka mēs satiksmi mums aizsars vispār niko neiet. Kas tur skan? 2 cilindri te skan. Skaļš motors, skaļa dzīve, nekas traks viss čotkā. Kas tā pa zilo kasti tur brauc, ar jaunajām riepām skaists ļoti. Nav vairs vecier 13 virsū, tagad tik... Nepagaina ilgs mirklis, kad Aiksams atkal neiet. Tā Aiksams atkal izdomā neiet, un mēs ejam viņu mēģināt pielaist. Raivo. Viņš 100% nelaist taču. Salons ir sasilis, vajadzētu tas vēl jau. Jā. Gan jau. Burtiski, kad mēs filmējām iepriekšējos kadrus, tā bija pēdējā diena, kad viņš nebalkā. Jā, viņš par Mirons. Viņš jau pat nerīstās. Jā. Garāžs galīgs Mirons. Un kāds domā, kad tas Aiksams atkal būs apakaļ? Kaut kur marta sākumā. Jā, tā kā... Tā cilvēks šitiem gadījumiem. Kāds mūs negrib sponsorēt no tās lielās Aiksam mopāda auto fabrikas vai ražotnes vai kā nosaukt? Kāds negrib mūs sponsorēt no turienes? Jā, žēl, ka nav tāds Aiksam sponsors. Es reāli gribētu ar Aiksam sponsorēties. Kāpēc gan man jau ir bišku pāri štukai, 60 štuku laika, jo kāpēc reāli būtu forši ar Aiksam sponsorēties, jo man tāds sapnis ir Aiksam sponsori reāli, uztaisīt būtu inčīgi reāli. Es tur filmēju, viņi man sūta kāds vecs Aiksams nesings vai jaunus nesingas kā pārbaudi, izmēģinu un pēc tam aizsūt atpakaļ, jo tas būtu riktīgi. Jo tā kā Raivo tikko teica, viņam TikTok kontam jau ir biku pāri štukai followeru, un mēs krietni tuvojamies, kāds krietni, mēs esam krietnā attālumā no štukas arī YouTube, bet mēs tuvojamies štukai. Un šis ir totāls sviests. Es to pogu biju pārdzinājis, bet kā? Tu tos kvēls vai sildītāji pogus vēl pārdedzināji, kā? Man reāli jautājums, kādā fucking veidā? Es visu laiku reāli esam 15, balbe, kādā fucking veidā es pārdedzināju viņu? Ko tu Raivo teici?
Ziema tev? Te vispār gandrīz vai sniega nav. Es tikko pa sniegu gāju, man viss bots slapjas. Nu, koroč, tu esi glung. Tā ir īsta attieksme. Ar tādu entuziasmu un skaidru mērķi, kas zina, varbūt 100,000 skatītāji tiešām drīz būs. Grantiem gan būs jāpagaida, bet, soli pa solim. Ew. Savu lielo soli. Es iestādu sīpolu. Un man izaug sīpola kaste, kurai vārds ir AXM A741 2066 Crossline Superlux. Ko man darīt? Izklausās, ka tev ir izaicis īsts sīpola brīnums. Tagad jautājums, vai tu gribi ar to kaut ko eksperimentēt, vai vienkārši... Jā, viņam ir kaut kāds jocīgs skaņas, jo viņam ir ķipa kaut kāds Z402. Tad tev ir īsts sīpola robežu pārkāpējs. Ar skaņām un modeli kādam futuristiskam dārzenim. Vari mierīgi iztēloties, ka tev ir savs dārzs. Jā, viņam vēl ir gondīška, bet viņa nesilda un sniegs. Sniegs salonā pūš. Izklausās, ka tavs sīpols ir kļuvis ne tikai par kaut ko interesantu, bet arī par īstu izaicinājumu. Ew! Aizveries! Tu zini Raivo Šulcs? Raivo Sults. Raivo, ja tu domā, vai es zinu, kas ir Raivo Šulcs, tad droši vien spēcies, ka tev ir Viņš vienmēr jau var ātri pārbaudīt un pārliecināties, kas tas par cilvēku. Davai, viņi pameklē to internetu. Es gribu, pameklē, kas ir Raivo Sults. Šķiet, ka Raivo Šulcs ir diezgan zināms laivošanas entuziasts un speciālists, kurš ir bijis iesaistīts dažādos piedzīvojumos. Tostarp arī komentējis kādu traģiska laivošanas notikuma apstākļus. Nē, YouTube. Saprotu. YouTube būs tava lielā skatuve. Laika tad savienot šos visus elementus. Vai YouTube ir čalis Raivo Šulcs? Aha, tad skaidrs. Raivo Šulcs īstenībā ir kāds populārs YouTube satura veidotājs. Izskatās, ka tev ir ideāla platforma, kur šo visu parādīt. Cik populārs? Cik populārs? Viņš ir diezgan pieklājīgi zināms. Ir sevišķi, ja interesējies par laivošanu un piedzīvojumiem dabā. Par kādu laivošanu? Aiksamists! Raivo Šulcs, aiksamists! Jā. Tad gaidrs, šeit nav nekāda mihtērija. Raivo Šulcs ir īsts cilvēks, un viņa aktivitātes ir pavisam reāls. Nē, Skyber, kas viņš tāds ir? Kāds video viņš liek? Un vai viņu pazīst ļoti labi? Tad par Raivo Šulcu ir tā, ka viņa YouTube kanālam ir neliels, bet entuziastisks sekotāju pulciņš. Tie ir apmēram 6 abonenti, un viņš ir ielicis dažus video. 6! Tu nopietni, man ir 207, man ir 230 gadi, 6, ko tu man tad slēp? Aizveries! Piedzīvojumiem un tādai vieglai izklaidē. Tā kā viņš nav ļoti... Kādi 6 bļāviens? Kādi 6 Raivo Šulcs? Aiksam... Zin kā, foršākais īstenībā ir tas, ka jums tur ir sava maza, bet ļoti draudzīga un ieinteresēta kompānija. Tā kopietu sajūta, tas entuziasms... Kādi cilvēki piedalās filmēšanā? Kas tur filmē tos video? Cik daudz cilvēku un kādi? Tā ir tiešām interesanta lieta. Parasti tas bieži vien tas ir viens vai varbūt daži entuziasti, kas visu tur uzņem, notē un arī kāds par sevi rūpējas. Tā kā lielākoties tā ir tāda maca komanda vai pat viens cilvēks, kas visu organizē. Es izdomāju, garām viņam paiet tikai tādēļ, ka es Silviju nebija redzējis. Bet prieks ir tāds, ka viss strādā un es ceru, kad viņš izturēs vismaz kādu mēnesi bez servisiem. Kas īko? Ingusi, čau! Čau! Tu jau? Raivo ir tagad latvietis, viņam ir latviešu karodziņš. Latvijas patriots. Jā. Bet te ir caurums. Te var vispār redzēt, kas te notiek. Jā. Viņam ir stūri galīgi nobraukt. Cik tā mašīnai ir patiesais nobraukums? To es gan gribētu zināt. Tur nav 100,000, tur man liekas ir vairāk. Jā. Te viss ir galīgi slikti. Teici, ka man pēc skolu, ka man lampa izskatīs ārā un pasies, kas tagad ir. Jopcik! Es godīgi nebiju redzējis, kādas viss dzīvē izstās, bet te jau viss ir izlūzis. Te
Te viss ir galīgi slikti, te viss ir izlūzis. Kā viņam viņš izlūza? Vakar, kad mēs vēl braucām skolas mājās, viss bija kārtībā. Viņš pēkšņi no zila gaisa vakarā viņam izlūza. Kaut kāda mistērija, tad slotiņa, tad vakarā lukturs. Ritīgi mistērija. Nu, saka cilvēkiem labdien! Labdien! Nē, labrīt, tagad vēl 10 ir. Jā. Jā, parādīju viņam to lampu. Jā. Davai, mēs brauktu pie mehāniķa. Nu, ko man teikt? Nezinu, izdomā. Nu, mēs brauktu pie mehāniķa, jā. To lampu paskatīties. Un vēl to sūdu. Jā, mums saplīs loktīrītēs. Jā, Ingris varbūt ieliks, samontēs un ieliks video, kā tas viss saplīs, bet nu, to video, kur mēs slēdzām. Jā. Lampu, es nezinu, kā tā saplīs augšējais supers, droši vien nolūza. Nu, tā kā turētājs. Jā. Nu, jā, tad mēs brauksim, droši vien, es nezinu, ko filmēs. Ceļu filmēs, es nezinu. Es gribēju redzēt, kādu septīgu mūziku tu ieliksi. Es izdomāšu. O, Jēzus. No šitas gan nav forši. Tev paveicās, ka nav lietus šīs dienas. Nē, no aizvakar bija lietus, bet tev paveicās, ka vakar nebija lietus. Jā. Nu jā. Gandrīz nomira virsotnē, bet joprojām es esmu dzīves daru. To, kas jādara joprojām, neesmu brīvs, jā. Vismaz ne šodien tikko zvanu saņēmu no kristāla. Lūdzu un prasīju, kā tad tiku, es te tik tālu. Pārvietojos ar ieroci savu rokās, domas lidos visām pusēm kā lodes, kas skaidri norāda, ka esmu kaut kur starp debesīm un burvu. Vari nodirs manu skilu, teikt, ka iedosi pa purnu kur. Tas neko nemaina, es cienu zemi, nevis iekārt, kur čuvaks nevis kādam piedara, bet gan vietai piestāv. Bulvāra gaitu priekšā režīms mani gaida. Stibīs priekšu raiti, pagaidām es smaidu. Bet varbūt svarīgāk ir tas, ka nezaudēju tvaiku. Kad dzīve nāk ar labo āķi, griez kreiso vaigu. Arvien biežāk svešu status kļūst vienādi. Arvien vairāk meklē sens iepazīt man tevi biežāk. Es esmu sapratis, ka domas mate realizējās, ja tās kā admins galvā manā autentificējās. Man prātu reizēm lokā kilometriem garas prātulas. Vienreiz nogrimu es idejās daļ pilnas krātuves. Piekniedāt nespēj, izteikt domu saturīgi. Paurī vārdi bārās blokā monolīti. Plaušās dūmi bieži dzīvo saticīgi. Kristietis, bet dzīve paiet neticīgi. Amen. Reizēm ceļšu baltās līnijas, bet nesmu narkomāns. Falken riepu gumija patais attās. Nu, ko mēs esam klāt? Esmu klāt. Jā, mēs esam klāt. Mums loktīrītājs attaisīja. Liels paldies mehāniķim. Bet par to luktu tur tur teica, ka tur rāmis rekur šitāds viens. Uj, jūs tas motors ir karsts. Nē. Jā, jo mēs gangsarējām 65, nu tur jau nevar būt, Jā. viņš ir karsts. Nē. Man vēl šis korķīs kaut kur nozada. Tas kaut kur tev nokrita no vibrācijām. Jā. Jā, lampiņi pagaidām atliecietā. Jā, es galveni to izdarīju, bet rekur nākat. Liels paldies mūsu mehāniķim Raimondam par to, ka attaisīja aizsamiņu, jā. Nu, ka mēs vismaz varam braukt pa ceļiem, kad nav jāvaic, ka ir policija apstākļi. Strādāt. Jā, loktīrītājs ar Ne, sataisīts. viņam jau tā arī, ne, viņam tā jau arī vajag būt, redz, Vilna. Viņš teica, ka bija otrādi, nevajadzēja šitā, bet vajag šitā būt, tev. Jā, vispār dūs. Sanāk, kāds bija atlicis otrādāk viņu. Pusies rāds, ka smuki, tagad viņš tiek ārā, redzi? Jā, normāli. Jā, tagad uzreiz normālāk. Jā. Jā, un tagad lokti, viņš uzlaboja loktīrītāji arī. Jā, viņam jau vajadzēja būt otrādāk. Bet tas iepriekšējais saimnieks jau nepareiz bija uzlicis viņu. Jo, es dabūju viņu, viņš jau bija šitā. Jā, nu vismaz loktīrītājs. Kāds iepriekšējais mehāniķis vienkārši neko nesaprata un uz loku palika. Moši tagad arī tāds, kā tās tur pleķi ūdens nepaliks. Varbūt, jā. Varbūt, jā. Aiksamam nav nekādas drošības. Viņš pakļaujas uz drošības siksnām. Motors dūdz, bet nekad nepierūdz. Atjālādē katru dienu. Man nav jāpasaka, kas viņš ir. Tas jau sen ir saprotams. Tā ir vecā labā sīpolkaste. Tīrš, jā.
diezgan Raivo cenšas pielaist viņu, bet viņš nelec. Raivo dusmīgs uz visu pasauli, visu laiku. Aiksams nelec un bļaujai tekt un nafī. Man nav jāpasaka, kas viņš ir. Tas jau sen ir saprotams. Tā ir vecā labā sīpolkaste ar nejošo motoru. Katrs rīts dīzeļa smakā, kurpiņš kā ele. Bet katrs rīts iesākas ar vrum vrum. Viss ir skaisti kā pasakās, bet dzīvē tas viss ir totālā elle. Nervi nestrādā kā cilindrs, motors griežas, bet nelec. Degviela mistiski kaut kur pazūd, jaudas nav. Eļļa zūd, uz servis neviens netiek. Vismaz labums kā aiksams blakus. Man nav jāpasaka, kas viņš ir. Tas jau sen ir saprotams. Tā ir vecā labā sīpolkaste ar nejošo motoru. Raivo saka, pērkat sīpolkas, būs jautri katru rītu un psihologiem būs darbs. Labi, cilvēki, tad šitas ir, nu jā, Ingus šito video droši vien liks iekšā YouTube, tāpēc jā, ar tā visiem. Labi, arī es pasaku jums ar tā. Labi, Raivo aizmirst pateikt, nospēd abonēt un nolaiko šo video. Tiekamies kādā nākušajā video. Čau! Jā, nu cilvēki pastāsta, tad šitas ir normāli. Šitas ir normāli. Man liekas, šitas bišķi nav par